Sveicināti skrīveros! Šodien es jums parādīšu savus laukus, skrīverus. Bet es tagad atrodamies skrīveru stacijā. Ejam uz skrīveru saldējuma kafejnīcu. Mēs esam klāt skrīveru mājas saldējuma kafejnīcā. Nākam! Pateicām, ka mēs paskatīsimies, mēs paskatījāmies cenām, pateicām, ka mums ir žēl maksā 3 eiro pa vienu bumbiņu un aizgājām prom. Mēs tagad atrodamies pie Andreja Upīša skrīveru vidusskolas. Šajā skolā mācījās man mamma, mans krustāvs, man ome, opis, kā arī ļoti daudz mani draugi. Interesants fakts. Andrejs Upītis ir rakstnieks, kurš sarakstīja romānu Zaļā zeme, kurā romānā tiek aprakstīti skrīveri. Mēs tagad atrodamies pie šīs vidusskolas stadiona. Šajā stadionā katru gadu notiek tāds pasākums kā futbola balle, kuru es apmeklēju katru gadu, kas ir principā, kur skrīveru dienvidi pret skrīveru ziemeļiem spēlē futbolu. Tas divas komandas. Un mēs balsojam par dienvidiem! Nu, mēs esam atnākuši uz Andreja Upīša memoriālo māju muzejus. Aiziet! Interesants fakts. Visus šos kokus, ko jūs redzat šajā pagalmā, ir sastādījis pats Andrejs Upītis. Šajā vietā notiek skrīveros ļoti daudz pasākumi, bērnu pasākumi, koncerti un tā tālāk. Tikai šeit arī esmu bijusi ļoti daudz reizi. Bet es nekad neesmu bijusi tajā mājā iekšā. Šis, mani draugi, ir pats Andrejs Upītis. Šī ir tā māja. Es noteikti iesaku kādreiz brīvdienās šeit aizbraukt. Mēs tagad atrodamies pie skrīveru saldumiem. Interesants fakts. Skrīveru saldumu šī vieta romānā Zaļā zeme ir aprakstīta kā kroks. Bet nu, ejam! Mēs tagad atrodamies vietā, kur bērnībā es spēlēju ļoti daudz, gandrīz katru dienu, paslēpes ar tuktukiem. Mēs tagad iesim pāri ielai, no kuras man kādreiz biju maziņa, man bija ļoti bailēt pāri. Jo man likās, ka man ir notrieks mašīna, kā piemēram tagad. Bet nu tas nekas. Un mēs tagad ejam uz manām mājām. Atrodamies pie manām lauku mājām. Šeit tās atrodas. Es jūs iekšā tur nelaidīšu, bet jūs varat droši paskatīties ar acīm no ārpuses. Domāju, ka pie šī mēs varam beigt šo video. Kā jau redzējāt, man skrīveri ir ļoti svarīga vieta. Varbūt pat svarīgāk nekā Rīgas mājas. Un es ceru, ka jūs izbaudījāt skatīties šo video. Atā!
spēj, dejo, dejo vēl.